ko bērns izvēlējās 3 gadu vecumā. Un viņš man no 3 gadiem sāka teikt, ka grib iet futbolā. Un tad no 4 gadiem sāku futbolu, tad es sāku meklēt klubu un izvēlējos RFS. Futbols bija pirmā vieta, ko mēs nolēmām 5 gadu vecumā pamēģināt. Un tā arī puikam tad būs 11 gadi, un nekur citur tā arī neesam pamēģinājuši. Futbols tā arī ir palicis. Ir spēlētāji, kuriem ir viegli pielāgoties, tai pārējai no 7, 9 ir spēlētāji, kuriem tas nākas bišķi grūtāk. Atkal komandas, kur ir daudz vienlīdzīgi spēlētāji un trenerim tādā ziņā ir viegli, teiksim tā, dabūt 9 konkurentspējīgākus spēlētājus. Un ir atkal komandas, kur tas 8, 9 spēlētājs varbūt nav izteikti tik labs. Un tāpēc rodās kaut kādas grūtības tajās pārējās. Es teiktu, ka 9 ir pašreiz vēl ļoti daudz jāspēlēs, jo visu laiku tev kāds ir virsū. Man vairāk patīk 9 pret 9, tur lielāks, un tur var piespēles vairāk dot. Daudz arī vieglāk spēlēt, daudz plašums ir vairāk. Tas jau kārtīgi reizi, bet vajag būt gatavam cīņas param. Pirmās grupas spēles mums bija diezgan sliktas. Mēs nospēlējām tā, ne tā. Pēc tam 2 nedēļas aizgāja ar emocijām, treniņos kārtīgi kačājāmies un tad aizgāja viss. Patīkams emocijas. Mēs pirmo reizi Rīgas čempionātu sākām 9 pret 9 futbolā. Sākums tāds ļoti smags bija, buksējām, kaut ko vēl nesapratām, kā pārvietoties, kā spēlēt. Bet pastrādājām gan uz emocijām, gan treniņos vairāk taktiski individuāli parunājām. Un tas dod arī rezultātu, ja mēs viens otru spējām iedvesmot un komanda spēja viens otram kaut ko vairāk pateikt, tas arī atnes tos rezultātus. Liels paldies visiem, gan vecākiem, gan organizatoriem. Manuprāt, lielisks pasākums. Un pats galvenais – perfekta dieniņa šodien. Grūtāk ir redzēt, kad kaut kas nesanāk un kad ir pārdzīvojumi. Un to pašam no malas stāvot skatoties, tas ir tas sarežģītākais, kad bērns pārdzīvo un cenšas un varbūt nesanāk līdz galam, bet cīnās un tas visvairāk, tas iedvesmo. Jūt līdz viss prieks, bēdas, pārdzīvojums, ja kaut kas nesanāk, jo gribās jau ļoti cenšas, bet viņi ir baigie malači. Laikam ļoti gara un emocionāla šī diena. 2 fināli. Man gan ļoti liels prieks, ka mēs iedevām nākamo soli tiem 14. gada puišiem, kas pavasarī uzvarēja Rīgas čempionātu. Viss pamats sastāvs, kas mums spēlē 7 pret 7 futbolā, pievienojas 13 gadiem. Līdz ar to dubult prieks, ka tie puikas, kam pa 14 gadiem parasti bija mazāk iespēja, plus labākie 15. gadi parādīja un pārsteidza U11 grupā, izcīnot 2. vietu, finālā piekāpjoties Mārupei. Protams, pušiem daudz jāstrādā, jāuzlabo spēles kvalitāte, bet kopumā ar spēles tempu un pašadeves ļoti apmierināts. Bet runājot par 13. gadu komandu, tā bija jauna komanda, ko mēs izveidojām burtiski pāris mēnešus atpakaļ no nulles. Un, var teikt, sākot strādāt kopā, uzreiz arī sākām spēlēt čempionātā. Un ar katru spēli, manuprāt, kvalitāte uzlabojās. Man tiešām patika, ka mēs spējām demonstrēt kvalitīvu futbolu. Un es domāju, tas arī atnesa rezultātu. Paldies Mārupei. Manuprāt, sanāca ļoti labs un aizraujošs fināls.